aplūkosim sarežģītāka filtra veidošanas iespējas. Atvērsim dokumenti, realizācija, rēķinu saraksts. Piedāvātajā filtru logā vispirms varam aizpildīt vienkāršo nosacījumu sadaļu, piemēram, izvēloties laika periodu. Pēc tam varam pārslēgties uz visu nosacījumu sadaļu, kurā ir iespējams veidot sarežģītākus atlases nosacījumus. Katru atlases nosacījumu ievada šajā joslā, vispirms tam piešķirot numuru. Ja atlases nosacījumu numurs sakrīt ar iepriekšējo nosacījumu, tad tie ir savā starpā saistīti ar vai attiecību. Piemēram, ievadīsim nosacījumu, dokumentu summa lielāka par 100 eiro, pievienosim to mūsu filtram un redzam, ka šis nosacījums tiek pievienots ar vai attieksmi. Nospiežot pogu labi, tiks atlasīti visi dokumenti, kas izpilda vismaz vienu no filtrā norādītajiem nosacījumiem. Ja mēs šo nosacījumu ievadam ar numuru 2, tad šie nosacījumi savā starpā ir saistīti ar un attieksmi. Un tas nozīmē, ka tiks atlasīti tikai tie dokumenti, kas izpilda abus šos nosacījumus. Nospiežot pogu labi, redzam, ka sarakstā tiek atlasīti tikai rēķini, kas ietilpst norādītajā laika periodā un kuru dokumentu summa ir lielāka par 100.